Vai tu zini, ko grib panākt Latvijas trumpisti? Trumps apvaino Ukrainu kara sākšanā, sauc Zelenski par diktatoru un reizē slavē Putinu. Taču dažiem tas netraucē Trumpa kopēt. Latvijā skaļākais no tiem ir Šlesers, kurš ne tikai sadarbojas ar Rosļikovu un Bartuševicu, bet pat virzīja Kremļa draudzeni Stepaņenko uz prezidenta amatu. Šlesers grib kļūt par Rīgas mēru un ir ar vienu mērķi, lai sakārtotu savu Rīgas waterfrontu uzturēšanās atļauju tirgošanas projektu. Jau pēc gada Šlesers kandidēs Saeimas vēlēšanās, lai kļūtu par premjeru. Viņš cer, ka tad Trumps būs atcēlis sankcijas un Šlesera bizness ar Krieviju atkal griezīsies. Kas no tā cietīs? Latvija, jo tā mēs pamazām kļūsim par Krievijas vasaļvalsti, gluži kā tas notika ar Gruziju. Ko darīt? Balsot tā, lai parādītu mazajam Trumpam, Šleseram, ka Rīga ir pilsēta rīdziniekiem.